Esiet sveicināti atpakaļ manā kanālā. Mani sauc Anželika Gudriniece, esmu neiroloģe, un šeit mēs runājam par atmiņu, kognitīvajām funkcijām un smadzeņu veselību kopumā. Pirmo reizi frāze "tu esi tas, ko tu ēd" tika pieminēta vēl gandrīz 200 gadus atpakaļ, proti 1826. gadā darbā ar šādu nosaukumu franču autors Žans Antelms Brijā-Saverēns rakstīja: "Pasaki man, ko tu ēd, un es pateikšu, kas tu esi." Par neveselīgiem ēšanas scenārijiem, kas pasliktina prāta spējas un atmiņu, es stāstīju savā iepriekšējā video, proti par tā saucamo rietumu diētu ar pārgatavotu kalorijām pārbagātu uzturu, kurā ir zems organismam nozīmīgu uzturvielu daudzums, kā arī par augstu tauku un augstu cukura diētām. Saiti es pievienošu zemāk aprakstā un iesaku to noskatīties. Šodien es vēlos ar jums dalīties informācijā par diviem plaši zināmiem un visvairāk pētītiem ēšanas modeļiem, ko mūsdienās daudz izvēlās, lai uzturētu savu ķermeni un prātu labā stāvoklī, kā arī lai mazinātu dažādu saslimšanu risku. Pirmā diēta, ko apskatīsim, ir keto, jeb tauku, jeb ketogēnā diēta. Ja cilvēks ikdienā ievēro parastu, daudzveidīgu uzturu ar ogļhidrātu, jeb cukuru uzņemšanu tai skaitā, tas nodrošina līdz pat 60% no ikdienā nepieciešamās enerģijas, un šajā gadījumā organisms gandrīz visu enerģiju saņem no glikozes. Un mums visu orgānu šūnas enerģijas sistēmas ir pielāgotas tieši darbam ar glikozi, kas viegli un ātri apgādā šūnas ar tam nepieciešamo enerģiju. Taču ir daži orgāni, piemēram, aknas, kas var saņemt enerģiju tikai un vienīgi no glikozes. Bet kas notiek, piemēram, ja glikozes līmenis asinīs pazeminās, ja cilvēks ilgu laiku nav ēdis un visas glikozes resursi ir izsmeltas? Šādos gadījumos organismā ieslēdzas alternatīvās enerģijas iegūšanas veidi, proti organisms sāk izmantot taukus, sašķeļot tos līdz ketonvielām. Un tā arī ir cēlies šīs diētas nosaukums. Ketonvielas ir tādi īsi tauku molekulu fragmenti, kas ietver beta-oksisviestskābi, acetētikskābi un acetonu. Un kā redzat, 2 no 3 ketonvielām tās ir skābes. Paturēsim to prātā. Šajā gadījumā ketonvielas izplatās pa visu organismu un ķermeņa šūnas tās absorbē, jeb uzsūc, izņemot, protams, kā mēs zinām, aknu šūnas. Un interesants fakts, ka ketonvielas šūnām dod pat vairāk enerģijas uz masas vienību nekā glikoze. Tā keto diētas pamatā ir augsta augu valsts tauku un zema ogļhidrātu daudzuma uzņemšana. Tas ir mazāk kā 10% no patērētās enerģijas. Un pamatā šīs diētas ietveros tiek lietoti dabīgie tauki, tā ir soja, eļļas, gaļas, zivis un treknie piena produkti. Mēreni tiek patērēts piens, olas un dārzeņi, un ļoti maz tiek uzņemts pilngraudi, miltu izstrādājumi, cietu saturošie dārzeņi, augļu sulas, pākšaugi, rieksti, ogas, vīns, alus un saldināti dzērieni. Vispār keto diēta tika izstrādāta pagājušā gadsimta 20. gadā un radīta tieši epilepsijas pacientiem kā efektīvs līdzeklis simptomu mazināšanai. Arī mūsdienās šo diētu kā papildus ārstēšanas metodu pielieto epilepsijas gadījumā, ja tā slikti padodās medikamentozai terapijai. Pacientiem ar 2. tipa cukura diabētu bez insulīna lietošanas keto diēta ir izrādījusies diezgan efektīva un visai droša metode, kā var zaudēt svaru un kontrolēt glikozes līmeni. Pētījumos ir arī konstatēts, ka ketogēnā diēta mazina un aizkavē kognitīvos un atmiņas traucējumus. Pēdējos gados keto diēta uzņem popularitāti, un cilvēki to paši sev izvēlās atmiņas uzlabošanai, svara mazināšanai, audzēju cukura diabēta, neiroloģisku un psihiatrisku izpausmju gadījumā. Bet ievērojot šo diētu, cilvēks saskarās ar dažādām problēmām.
Pirmkārt, kā jau minēju, ketonvielas ir skābes, un to koncentrācijas palielināšanās asinīs maina skābju un sārmu līdzsvaru. Un ķermenim ir ļoti nozīmīgs šīs līdzsvars, lai varētu nodrošināt optimālu veselību. Ja asinis kļūst pārāk skābes vai pārāk sārmainas, tas var izraisīt nopietnas veselības problēmas. Veseliem pieaugušiem asins pH visticamāk uz keto diētas fona līdz kritiskiem līmenim nemazināsies, bet bērniem un cukura diabēta slimniekiem ir liela iespēja saskarties ar acidozi, jeb asiņu paskābināšanos, ko rada šīs paaugstinātais ketonvielu līmenis. Acidoze samazina sirds muskulatūras darbaspēju, izraisa asinsvadu spazmas, jeb saraušanos un pasliktina arī skābekļa piegādi audiem. Otra problēma, kas rodas uz keto diētas, ir tā, ka enerģijas saņemšana no ketonvielām ķīmiski notiek pavisam citādi nekā glikozes gadījumā. Un tā kā šīs alternatīvais enerģijas iegūšanas veids parasti praktiski netiek aktivizēts pie daudzveidīgā uztura, un tāpēc mūsu organismā no dabas evolucionāri ir ļoti maz šo te nepieciešamo fermentu, lai dotais alternatīvais enerģijas ieguves ceļš varētu efektīvi strādāt. Tā daudzi cilvēki izvēlās ketogēno diētu, lai vienkārši atbrīvotos no liekā svara. No vienas puses viss izskatās visai optimistiski, jo vairākas publikācijas un pētījuma rezultāti apstiprina, ka keto diēta ir efektīva aptaukošanās gadījumā, jo tiek zaudēta tauku masa, pie tam saglabājot muskuļu masu, kas ar klasiskajām diētām ir grūti panākams. No otras puses tiek skaidri norādīts, ka keto diēta ir aptaukošanas ārstēšana, un tā ir jāpielieto tāpat kā jebkuras zāles, kontrolējot veselības stāvokli un tikai nepārtrauktā ārsta uzraudzībā. Ir obligāti un regulāri jāseko nieru darbībai. Ir ļoti svarīga precīza un pakāpeniska pāreja no vispārējā uztura uz keto diētu un pēc tam pakāpeniska atgriešanās atpakaļ pie tradicionālā uztura. Keto diētas ilgums var svārstīties no dažām nedēļām līdz gadam, kad stingrs šo ogļhidrātu patēriņa ierobežojums, uzņemot mazāk nekā 5% no ikdienas kaloriju daudzuma, tiek noteikts uz ierobežotu ļoti īsu periodu, kas mijās ar vairāku mēnešu ilgiem atvieglotiem periodiem. Ketogēnā diēta nav pati fizioloģiskākā, jo, kā jau minēju, tā ievērojami maina cilvēka vielmaiņu, liekot tai darboties tādā rezerves režīmā, kas ļoti reti tiek aktivizēts pie klasiskā uztura. Un plus joprojām ir maz zināms par pārējošiem simptomiem šajā keto adaptācijas periodā, kad cilvēks tikai ieiet ketozes stāvoklī, kā arī ir joprojām maz zināms par blaknēm keto diētas ilgstošas lietošanas gadījumā. Tā, piemēram, uzsākot ketogēno diētu, ir diezgan izplatītas tādas izpausmes kā galvas sāpes, slikta dūša, vemšana, vēderīzēs traucējumi un muguras sāpes. Var iestāties arī minerālu vielu un tauku vielmaiņas traucējumi, kā arī var veidoties nierakmeņi. Svarīgi, ka bērniem un cilvēkiem ar traucētu jūtību pret insulīnu, cukura diabēta pacientiem, acidoze var sasniegt kritisku līmeni un izraisīt arī komu. Ketogēnā diēta patiešām ir efektīvāka svara mazināšanai nekā vienkārša kaloriju ierobežošana, bet tai ir arī ļoti bīstama veselībai. Tāpēc noteikti nevajadzētu nodarboties ar pašdarbību, un, ja tomēr ir vēlme izvēlēties šo diētu, tad tikai ārsta uzraudzībā ar nepārtraukta veselības stāvokļa kontroli. Pirms mainīt uztura veidu jums vēlams pārliecināties, ka ar tauku vielmaiņu jums viss ir kārtībā, un ieiešanai diētā, kā arī iziešanai no tās vajadzētu būt pakāpeniskai, rūpīgi uzraugot labsajūtu un regulāri kontrolējot glikozes un ketonvielu līmeni asinīs, iespējams līdz pat 3 reizēm dienā. Diētas laikā ir svarīgi dzert daudz ūdens,
ēst dārzeņus, lietot papildus vitamīnus un minerālu vielas suplementu veidā. Runājot par keto diētas ietekmi uz prāta spējām, tad pētījumos ir konstatēts, ka cilvēki virs 60 gadu vecuma ar labu veselību uzlabojās darba atmiņa. Un darba atmiņa tas ir kā operatīvā atmiņa datoram. Proti, tas ir īslaicīgās atmiņas daļa, kas sevi patur un konkrētajā brīdī apstrādā gan no šīs te apkārtējās pasaules uztvertos signālus, gan arī piesaista jau esošās zināšanas no ilglaicīgās atmiņas. Nu, piemēram, es esmu veikalā un vēlos pirkt lazdu riekstus. Un es vienkārši iegaumēju to cenu. Tā ir ieslēdzās mana īslaicīgā atmiņa. Un vēl es, piemēram, gribu nopirkt kleitu, kurai tagad ir 30% atlaide. Un es galvā aprēķinu, lai iegūtu šo te fināla cenu. Tā es izmantoju savas zināšanas no ilglaicīgās atmiņas. Un kopā abas divas šos saliekot kopā, tas ir darba atmiņa. Smalkāk par atmiņas veidiem es stāstīju vienā no saviem iepriekšējiem video. Arī šo saiti es pievienošu aprakstā un aicinu jūs iepazīties. Lūk, un tad šo te darba atmiņu veselīgiem cilvēkiem gados ketogēnā diēta var ļoti labi uzlabot. Savukārt veseliem indivīdiem ar normālu ķermeņa masas indeksu, kas ir gados jaunāki, uztura ketoze viņam nav radījusi efektu uz kognitīvo veiktspēju. Tā kā cilvēkiem pie labas veselības ketogēnā diēta nebūs īsti tas ēšanas modelis, kas varētu uzlabot mentālās funkcijas un atmiņu. Taču cilvēkiem pēc 60 gadu vecuma, kuriem ir augsts Alzheimera demences risks, ketogēnā diēta uzlabo mācīšanos, un savukārt Alzheimera demences pacientiem šī diēta uzlabo īstermiņa kognitīvo veiktspēju un ilgtermiņa loģisko atmiņu. Runājot par cukura diabēta pacientiem, tad pirmā tipa diabēta gadījumā uz keto diētas fona mazinās hipoglikēmijas izraisīto atmiņas traucējumu iestāšanās. Bet otrā tipa cukura diabēta slimniekiem uzlabojās darba atmiņa un uzmanība. Rezumējot, ketogēnā diēta palīdz efektīvi mazināt svaru un uzlabo kognitīvās funkcijas prevalējuši vecumā pēc 60 gadiem, kā arī cukura diabēta pacientiem un cilvēkiem ar risku vai jau esošu Alzheimera demenci. Un tagad pāriesim pie otra šodien apskatāmās uzturu modeļa, proti vidusjūras diētas. Tā ir plaši pētīta, lai noteiktu tieši ietekmi uz kognitīvajām funkcijām, un ir konstatēts, ka šāda tipa ēšanas paradumi pozitīvi iespaido smadzeņu veselību un mentālās spējas. Šo diētu raksturo augsts augļu, dārzeņu, pilngraudu, pākšaugu, riekstu un olīveļas patēriņš, mērenas zivju, putnu gaļas uzņemšana, kā arī zema sarkanās gaļas, pārstrādātu pārtikas produktu un saldumu lietošana. Vidusjūras diēta ir arī zināma ar savu uzsvaru uz ierobežotu sarkanvīna lietošanu. Proti, sievietēm ir pieņemama līdz vienai vīna glāzē standarta devā, tas ir 150 ml dienā, un vīriešiem tās ir līdz 2 standarta devām dienā. Lietojot sarkanvīnu, ir arī svarīgi ievērot mērenību un nepārsniegt norādītās devas, kā arī ņemt vērā veselības stāvokli un lietotos medikamentus, kuru dēļ var būt pilnībā aizliegta alkohola uzņemšana. Un atceramies, ka pārmērīga alkohola lietošana negatīvi ietekmē veselību un kognitīvās spējas. Jebkurā gadījumā, ja jums ir kādas bažas vai jautājumi par sarkanvīna lietošanu kā daļu no vidusjūras diētas, ir ieteicams konsultēties ar savu ģimenes ārstu vai certificētu dietologu, kurš var sniegt šo te personalizētus norādījumus un ieteikumus, pamatojoties uz jūsu individuālo situāciju un veselības stāvokli. Tagad atgriežamies atpakaļ pie pašas vidusjūras diētas.
Ir konstatēts, ka regulāri ievērojot šo uztura stratēģiju, ir lielāks kortikālā jeb smadziņu garozes slāņa biezums, sevišķi tajos smadziņu rajonos, kas ir īpaši jūtīgi pret novecošanos un neirodeģenerāciju, jeb smadziņu šūnu patoloģisku un pastiprinātu bojāēju. Tādā veidā vidusjūras diēta var mazināt kognitīvo disfunkcijas attīstību. Vidusjūras diētas ietvaros regulāri lietotās uzturvielas mazina insulta varbūtību, sirds un asinsvadu slimību, tā skaitā infarkta risku, reducē ar vecumu saistītu kognitīvo traucējumu attīstību un Alzheimera slimības iestāšanos. Kā arī vidusjūras diēta mazina kopējo mirstību un vēl pazemina arī audzēja risku, kā arī uzlabo otrā tipa cukura diabēta kontroli. Vidusjūras diēta, līdzīga kā, piemēram, Japānā un Austrālijā, līdzvērtīgs uzturs ar savam reģionam atbilstošām tipiskām pārtikas bāzēm, ir saistīti ar uzlabotiem mācīšanās un atmiņas parametriem pamatā novecošanās laikā. Ir zināms, ka vidusjūras diēta ir bagāta ar polinepiesātinātām taukskābēm, proti omega-3, kas samazina vieglu kognitīvo traucējumu attīstības risku, un ja cilvēkam jau ir viegli kognitīvie traucējumi, tad aizkavē šo simptomu progresiju līdz demencei un arī mazina Alzheimera demences pacientu mirstību. Vēl cilvēkiem ar augstu insulta risku bieža augstākā labuma olīveļas vai arī riekstu lietošana uzturā nozīmīgi uzlabo kognitīvās spējas. Tagad piedāvāju iztirzāt, kā tieši katra no vidusjūras komponentu grupām iespaido smadziņu darbību, un sākt es gribu ar jūras veltēm. Jūras produkti, kā jau minēju, satur polinepiesātinātās taukskābes, proti omega-3. Tas ir neaizvietojama EPS un arī DHS, un tos cilvēku organisms izmanto neizmainītā veidā. Avots ir jūras zivis un to eļas, garneles, krābji un kalmāri. Omega-3 var būt arī augu valsts izcelsmes, un no tiem lincēklu eļļa ir tikpat vērtīga kā jūras velšu omega-3. Vēl augu valsts omega-3 ir olīveļā, valriekstos, salvijas sēkla aļģu un kanepju eļļā. Ir svarīgi atcerēties, ka cilvēka organismā omega-3 neveidojās, un tāpēc to noteikti ir jāuzņem ar uzturu vai suplementiem. Ir izpētīts, ka regulāra treknās zivs uzņemšana samazina Alzheimera demences risku, un vēl augsts un regulārs tieši ar uzturu, nevis piedevu veidā uzņemtais omega-3, reducē kognitīvā deficīta līmeni neatkarīgi no vecuma. Vēl ir konstatēts, ka cilvēkiem vecumā pēc 60 gadiem, kuriem plazmā ir augsts ar uzturu uzņemtā DHS līmenis, viņiem gandrīz par 50% ir mazāks demences risks. Tā treknajās zivīs esošais omega-3 ir labs Alzheimera demences profilaktiskais avots, jo tam ir spēcīgas antioksidanti un pretiekaisumu īpašības. Tas samazina ieprogrammētu šūnu, un tajā skaitā neironu nāvi, kā arī zīvju omega-3 ir arī neiroprotektīvā jeb nervu šūnu pasargājošās īpašības. Un tā kā omega-3 viegli pakļaujās oksidācijas procesiem, tad produkti ar antioksidantu īpašībām, piemēram, polifenoli, var aizsargāt omega-3, ļaujot tam pilnvērtīgi veikt savas labās funkcijas organismā. Un tagad es izstāstīšu par polifenoliem. Un tā ir tāda ļoti plaša bioaktīvu vielu grupa, kur ir vairāk kā 8000 pārstāvju, un polifenolus satur augu valsts produkti, ko mūsu organismu arī nesintezē. Polifenoli ir spēcīgi antioksidanti, tāpēc tie palīdz cīnīties ar aterosklerozi, tie uzlabo arī endotēliju, jeb asinsvadu iekšējo sieniņu un mazina neiroiekaisumu, kas ir daļa no neirodeģeneratīviem procesiem. Daudz polifenoli ir ābolos, mellenēs, zemenēs, tumšajā šokolādē un kakao, kafijā, vīnogās, apelsīnos, riekstos, olīveļā un zaļajā tējā.
liela polifenolu grupa ir flavonoīdi, un tie ir ļoti nozīmīgi un vērtīgi, jo flavonoīdiem piemīt izteikta prieteikaišuma iedarbība. Tie pasargā no cukura diabēta 2. tipa un audzēja attīstības, kā arī ir nozīmīgi demences profilaksē. Flavonoīdi tieši ietekmē smadzeņu šūnas, palielinot to aizsargmehānismus un iedarbojoties uz olu baltumvielām, tā veicinot neironu palielināšanos skaitā un savstarpējo saikni caur šūnu izaugumiem. Vēl flavonoīdi labvēlīgi ietekmē arī asinsvadu sistēmu. Un plašāk pētītājs un vairāk pazīstamākais no flavonoīdiem ir resveratrols. Un tām ir ļoti izteiktas tieši antioksidanti īpašības, un bez tā, ka resveratrols spēj patiešo no asins rites nonākt galvas smadzenēs un tur lokāli aizsargāt neironus no dažādiem kaitīgiem procesiem, vēl resveratrols ir arī fitoestrogēns, proti tas pozitīvi ietekmē estrogēna receptorus, un tam ir sevišķi laba un pozitīva ietekme uz sieviešu veselību. Daudz resveratrola ir sarkano vīnogu mizā, neapstrādātajā kakao, jeb tumšā šokolāde un tumšajās ogās, brūklenes, melenes, zīdkoku ogas, kā arī riekstos un itadorī tēja ir resveratrola avots. Gala rezultātā resveratrols caur vairākiem pozitīviem efektiem uz organismu aizsargā gan pret novecošanos, gan pret kognitīvo traucējumu un demences attīstību. Resveratrols uzlabo arī atmiņu un mācīšanās spējas un mazina sirds asinsvadu slimību attīstību, kā arī reducē aptaukošanos, jo mazina tauku uzglabāšanos un regulē insulīna līmeni asinīs. Un ir pienākusi kārta paskatīties un apstāstīt, kādus labumus smadzenēm sniedz augļi, dārzeņi un graudaugi. Un tā lielāks dārzeņu un augļu patēriņš ir saistīts ar mazāku sirds asinsvadu un tā skaitā infarktu notikumu un mirstību. Dārzeņiem un augļiem piemīt pozitīvs efekts uz asinsvadiem, jo tie satur kāliju, folskābi, šķiedravielas, kas var samazināt zēbēlu līmeni asinīs. Dārzeņu un augļi satur arī antioksidantus, C vitamīnu, alfa, beta karotīnu, kuri spēj aizkavēt aterosklerotisku plātnīšu, jeb pangu formēšanos uz asinsvadu sieniņām. Ja mēs paskatāmies uz augļu un dārzeņu un šo te pākšaugu lietošanas daudzumu, tad mērena to lietošanu, un tās būtu 2-3 porcijas dienā, pretstatā tikai 1 porcijai dienā. Šī te mērena lietošana samazina insultu un infarkta risku par 30–40%, un otrām kārtām mazina arī mirstības risku par 35%. Manā skatījumā visai motivējoši dati, lai uzturā lietotu augļus, dārzeņus un pākšaugus. Vēl ir svarīga arī regulāra ogu un riekstu uzņemšana. Graudaugi kā kukurūza, rīsi, mieži, auzas, rudzi un prosa ir ļoti vērtīgi ikdienas uztura komponenti, jo par 20–40% mazina infarktu un insulta risku. Kopumā ar vidusjūras diētu ir iespējams uzņemt gan olbaltumvielas un šķiedravielas, gan B grupas vitamīnus un ogļhidrātus, kā arī minerālvielas un fitoestrogēnus. Un tad iziesim cauri šīm sastāvdaļām. Runājot par olbaltumvielām, tās tiek sagremotas līdz aminoskābēm, un vairākas no tām ir neirotransmiteri, jeb signālu molekulu metabolīti. Tā, piemēram, aminoskābe tirozīns palielina dopamīna līmeni smadzenēs, un tādā veidā sekmējot uzmanību un modrību, un pakārtot arī uzlabojot atmiņu, un vēl dopamīns paaugstina arī cilvēka enerģijas līmeni, jo uzlabo garastāvokli. Galvenais olbaltumvielu avots ir gaļa, olas, zivis, pākšaugi, piens, siers un tofu. Runājot par vitamīniem, tad tie pasargā no iekaisīgiem procesiem un reaktīvā slāpekļa, tie palīdz uzturēt šūnu apvalku, veselu un neizmainītu. Vitamīni piedalās arī vielmaiņas procesos, un tie nodrošina neirotransmiteru, jeb šo te signālu molekulu sintēzi, un piedalās arī homocisteīnu regulācijā.
Ārkārtīgi nozīmīgi centrālās nervas sistēmas efektīvai darbībai ir tieši B grupas vitamīni. Tie aizkavē smadziņu atrofiju pacientiem, kuriem jau ir viegli kognitīvie traucējumi, un mazina insulta infarkta risku. Tā, piemēram, folskābe ir vērtīga, jo palīdz kognitīvo veiktspēju uzlabot un nodrošina arī eritrocītu, jeb sarkano asins ķermenīšu veidošanos, kas visām organismu šūnām aizgādā skābekli. Folskābi pamatā varam uzņemt caur spinātiem, spārģeļiem, brokoļiem, kāļiem, briseles kāpostiem, pākšaugiem un pilngrauda produktiem. B6 vitamīns atrodams pienā, gaļā, banānos, dīkstos, pilngrauda produkties, kviešu klijās, lasī un sierā. Savukārt B12 ir visvairāk gliemenēs un lielopu aknās, kā arī piena produktos, lielopu un vistas gaļā, varbūt austerēs un treknajās zivīs. Un gribu atgādināt, ka B12 cilvēka organismā neveidojās, un to varam uzņemt tikai un vienīgi ar produktiem, tāpēc veģetāriešiem un jo īpaši vegāniem B12 papildus jāuzņem vitamīna veidā, lai izvairītos no deficīta un tā radītām neatgriezeniskām sekām. Visu šo 3 B grupu vitamīnu, tātad folskābes, B6 un B12 vitamīna deficīts, palēnina homocistīna vielmaiņu un rezultātā pieaug insulta, infarktu, vaskulārās demences un Alzheimera demences risks. Niacīns, tas ir arī nikotīnskābe, mazina saslimstību ar Alzheimera demenci un aizkavē kognitīvā deficīta padziļināšanos cilvēkiem gados. Šo vitamīnu satur kviešu klijas, raugs, sēnes gaļa, kā arī dzīvnieku subprodukti, piemēram, aknas, nieres, sirds un biežu grīķu putraimi, rūpja maluma maize, soja, kartupeļu un siers. Runājot par E-vitamīnu, tas ir taukos šķīstošs un mazina kognitīvo traucējumu un Alzheimera demences varbūtību, jo tam piemīt antioksidantu un neiroprotektīvā īpašība, kā arī smadziņu audu pretiekaisuma un asinsritu uzlabojošais efekts. Kā antioksidants E-vitamīns pasargā šūnu membrānas, apturot šūniņu bojā eju, pasargā arī no DNS mutācijām un aizsargā no beta-amilīda izgulsnēšanās, jeb šī patoloģiskā olbaltuma nogulsnēm galvas smadzenēs, kas ir viens no galvenajiem Alzheimera demences iemesliem. Lielāks efekts ir tieši no uztura E-vitamīna. Tam ir visas 8 formas. Suplementu veidā mēs varam uzņemt tikai alfa-tokoferoli. Avoti ir rieksti un sēklas, daudz vitamīni ir augu eļļās, kā arī lapu zaļie dārzeņi un kā spināti un lapu kāposti, un arī avokādo ir dabisks E-vitamīna avots. Vēl ar vidusjūras diētu ir iespējams uzņemt minerālvielas, un tām ir izšķirošā nozīme smadziņu veselībā un kognitīvo funkciju uzturēšanā. Tā dzelzs ir būtiska skābekļa transportēšanai visā organismā, un dzelzs deficīts var izraisīt kognitīvos traucējumus, kā sliktu atmiņu un samazināt uzmanību. Cinks ir iesaistīts signālu molekulu darbībā un signālu nodošana no šūnas šūnai, tāpēc tam ir būtiska nozīme atmiņas veidošanā un mācīšanās procesā. Magnijs iesaistīts simtiem bioķīmisko reakciju organismā, tostarp smadzenēs, un tas uzlabo neironu izaugumu savienojumus, kas ir svarīgi priekš mācīšanās un atmiņas. Selēns ir pamatā antioksidants, kas aizsargā neironus no oksidatīvā stresa, plus selēns līdzīgi kā jods veicina vairogdziedzera normālu darbību, kas ir ļoti svarīga arī smadziņu veselīgai veiktspējai. Un šo te minerālu vielu trūkums organismā ir saistīts ar atmiņas un citu kognitīvo spēju pasliktināšanos, un arī konkrēti magnija deficīts asociējās ar smadziņu šūnu pastiprinātu noardīšanos, jeb neirodeģenerācijas procesu, kas noved pie demences. Ar vidusjūras diētu mēs uzņēmam arī ligandus, un tie ir gan fitoestrogēns, gan antioksidanti vienlaicīgi. Darbojās kā pretvēža, antibakteriālo, pretvīrusu un pretiekaisuma pretsēnišu iedarbību. Ligandu avots ir līnsēklas un to eļļas,
sezamsēklas, sojas pupiņas, rūdzu maize, graudaugi, rieksti, pākšaugi un žāvētas dateles. Ir izpētīts, ka cilvēkiem 55 līdz 80 gadu vecumā, kas pieturās pie vidusjūras diētas, samazinās vieglu kognitīvo traucējumu attīstība, salīdzinot ar tāda paša vecuma cilvēkiem, kuri pieturās pie vispārējā uztura. Vēl ir konstatēts, ka 2 gadus ilgai vidusjūras diētā ir pozitīvs efekts uz kognitīvajām funkcijām un Alzheimera demences riska mazināšanu, jo šīs ēšanas režīms ticami uzlabo globālās kognitīvās spējas cukura diabēta pacientiem, kuriem ir labi kontrolēts glikozes līmenis asinīs. Vidusjūras diēta modificē arī lielos kardiovaskulāros riskus, proti samazina dislipidēmiju, efektīvi mazina ķermeņa masas indeksu, normalizē gan sistolisko, gan diastolisko asinsspiedienu, uzlabo tukšās dūšas glikēmiju un normalizē tāda iekaisuma marķiera līmeni asinīs kā CRO. Vēl vidusjūras diēta samazina oksidatīvo stresu un neiroiekaisumu, samazina trombocītu salipšanu, trombu veidošanos, un arī vidusjūras diēta uzlabo zarnu mikrobiotu. Tādā veidā tiek panākts pretiekaisuma un hipoholisterinēmijas efekts. Vienā no pētījumiem atklāts, ka cilvēkiem gados, kas slikti ievēroja vidusjūras diētu, 4 gadu laikā šī pētījuma ietveros, par 40% pieauga Alzheimera demences risks. Un arī veseliem indivīdiem ir ticami labs efekts no vidusjūras diētas, jo par 27% mazinās vieglu kognitīvo traucējumu risks un par 36% Alzheimera demences varbūtība. Rezumējot par vidusjūras diētu, gribu teikt, ka pētījumi liecina, ka šī diēta samazina kognitīvo funkciju pasliktināšanos, mazina demences un Alzheimera slimības risku, ko nodrošina liels uzņemto antioksidantu, polinepiesātināto taukskābju un polifenolu daudzums. Turklāt vidusjūras diēta ir saistīta ar uzlabotu kognitīvo veiktspēju, tostarp labāku atmiņu, uzmanību un izpildu funkcijām, kā arī pozitīvi ietekmē garastāvokli un vispārējo mentālo labsajūtu. Ar šo savu stāstu par keto diētu un vidusjūras diētu es noslēdzu. Padalieties komentāros, vai esiet pieturējušies pie kādas no šīm diētām, pēc kāda principa izdarījāt savu izvēli, un būs arī interesanti uzzināt jūsu personīgās domas un sajūtas, ja kaut kas ir mainījies. Nākošajā video es stāstīšu par tādām diētām, kas tika tieši izstrādātas smadziņu veselībai, labai atmiņai un lai pasargātu no demences. Tāpēc vēlreiz aicinu jūs pierakstīties kanālam, lai būtu pirmie, kas par to uzzina. Un noslēgumā gribu akcentēt, ka smadzenēm draudzīgs uzturs ir tikai viens no faktoriem, kas iespaido kognitīvās spējas un atmiņu. Nozīmīga loma ir arī citiem dzīvesveida faktoriem, piemēram, kā regulārām un kvalitatīvām fiziskām aktivitātēm, sociālai iesaistei, izaugsmei un citai prāta spēju stimulācijai, kā arī kopējam veselības stāvoklim. Šodienai man tas ir viss. Ar prieku gaidīšu jūs atpakaļ un uz drīzu tikšanos. Atā!